Sveiki, Svari, jūnijas klāt un taro prognoze arī. Svariem šajā mēnesī gan veicas. Tā ir fortūna, tā ir burju burciņi, kurā ir sabērts tik daudz labumu, ka jūs varat sapņot par ko gribat, darīt ko gribat, bet galvenais turēt ausis vaļā un ievērot, ko pasauli jums piedāvā. Tad šis ir tāds mēnesis, kad jums notiek ātri, notiek dažādas lietas, jums vajag piedalīties, jums vajag teikt jā, es gribu, es varu, es būšu, nestāviet malā, nesēdiet mājā, esiet, dzīves virpulē, esiet notikumu virpulī, un jūs pamanīsiet, ka no tā visa izšausies ārā kaut kāda ļoti vērtīga lieta, ļoti vērtīgs piedāvājums vai interesants cilvēks, ar ko jūs satiksieties. Kaut kas tāds liktenīgs mazliet, jo fortūna, tā kā ir liktenīga kārts, tā ir laime loterijā, bet dažkārt paši dzīves notikumi mums ir kā loterija. Tāds ļoti, ļoti veiksmīgs mēnesis, ļoti ātrs, dinamisks un, kā es saku, daudz sološs. Darbs. Darbā izkrīt 2 kārtas. Kausu bruņinieks tātad saka, ka jūs visur esat pieņemts, jūs esat gaidīts, jūs esat saprasts, jūsu viedoklis ir svarīgs, jūs esat patīkams apkārtējiem cilvēkiem. Faktiski tā kā jūs pašlaik darat, tā ir labi, tā ir pieprasīti, un jūs ļoti daudz projekts varat novest līdz galam. Šī ir iedvesmas kārta, šī ir ideju kārta, šī ir tāda radošas darbības kārtas, bet katrā ziņā jūsu idejas ir pieprasītas. Tas nozīmē, ka jūs esat pieprasīts. Tas nozīmē, ka jūs mazlietiņās varētu arī raut tādos gabaliņos, jo arī šeit blakus mums bija ļoti ātra kārta. Līdz ar to man blakus šai kārtī izkrita vēl viena 8 kausu kārtas, kas saka: Ziniet mēru, dari, tu esi pieprasīts, tev izdodas, tu esi lieliski, tev iet viss uz priekšu, bet paņem pauzi, lai apkārtējie jūsu darbā pamana, kā ir, kad tevis nav. Ja? Un tas būs vēl patīkamāks viņiem pārsteigums, kad to atkal parādīsies. Ja? Manuprāt, šitā ir ideāla ideja. Nobalansēt, jo tā jauda, tā gribēšana, tā varēšana, un ir tas milzīgais uzrāviens, kad izdodas, ka gribas vēl un vēl un vēl. Uztaisiet to, kā jau svariem patīk, lai ir kaut kā savādāk, ja? Un pamēģiniet, cik interesanti tas ir, ka jūs esat vienkārši vakaros, jūs mēdzat izslēgt telefonu, jūs neesat pieejams, ja? Vai jums nevar traucēt ārpus darba laika, un palūkojiet, cik tad jūs esat patīkams apkārtējiem cilvēkiem. Privātā dzīve. Privātā dzīvē taro kārta saka gaidāmi mazliet sarežģījumi. Sarežģījumi acīm redzot ar robežu ievērošanu, robežu pārkāpšanu. Un man mazlietiņā šis sasaucās ar to iepriekšējo, ar to darbu. Ja jūs par visiem 100% esat darbā, jūs esat tur uz izķeršanu, ja, tad partnerim jūs var pietrūkt. Tad viņam var pietrūkt jūsu pirmām kārtām klātbūtnes, jūsu atbalsta, jūsu fiziskas iesaistīšanās, bet otrām kārtām partnerī sāk rasties kaut kāds aizdoms, kas jums tajā darbā tik ļoti patīk. Ja? Jūs redzat, ka tajā kārtī ir tāda interesanta aizmugure, ja? Tur ir tāda tumša istaba, ko es nezinu, kas notiek. Un šeit ir tas aicinājums tāds: izstāstiet. Padalieties. Es saprotu, ka jūs esat noguruši vakarā, ka jūs negribat partnerim vairs stāstīt par darbu, bet ja partneris jūtas apdraudēts par to, ka jūsu visu laiku nav, tad vienkārši izrunājiet, pastāstiet un viss kļūs skaidrs un gaišs. Šī kārta tiem cilvēkiem, kas tikai tagad gatavojas iepazīties vai ir ceļā uz to, viņa rāda bažas. Viņa rāda bažas par to, vai man izdosies, vai es varēšu, atkal jau nebūs īstais, vai atkal jau nebūs īstā, atkal es nebūšu pieprasīšu, nebūs vajadzīgs, vai man nepatiks. Ja? Tā ir veco grābekļa kārts, un tas nozīmē, ka faktiski jau jūs tā kā īsti neesat pamainījis to veidu, kādā jūs meklējat. Iespējams, ka ir jādara kaut kā savādāk. Jūs atkal par to tā kā zāģē tikai vienā virzienā, viena tipa cilvēki, vai arī, ziniet, tā kā es ielieku, pieņemsim, sludinājumu kaut kur
meklēju partneri, un tad es viņu visu gadu lieku vienu un tādu pašu. Ja? Tad vajadzētu mainīt tekstu, vajadzētu mainīt vietu, vajadzētu mainīt kaut kādu savu attieksmi, un pats galvenais vajadzētu nebažīties par to visu. Un padoms. Padoms saka, novērtējiet sevi, novērtējiet savu varēšanu, novērtējiet savus spējas, jo apkārtējie jūs novērtē. Jautājums ir, cik daudz jūs novērtējat pats sevi. Tāds brīnišķīgs mēnesis sākas ar fortūnu, lai izdodas.